Kad sāk būvēt? Būvēt aizvakar. Cik grādi bija? Pēdējais, kā gājām mašīnas ar 30. Nu, bet kur viņi tos darbus tad darina? Darbis tāds tur te ir telts. Показывай просто так. Туда или туда. Хорошо. Или туда. Вот тебе сосулька. Kā sokās, meistar? Nu, viss notiek. Par daudz augstu un par daudz saules vienlaicīgi. Mazliet ledus paliek trausls un termošoks viņam ir. Tas mazliet palēnina darbu, jo ir ļoti uzmanīgi ar ledu jāpietās, daudz uzmanīgāk nekā parasti. Polijs ir vajadzīgs tāpēc, ka pa nakti bija ļoti augsts, vairāk kā minus 30 grādi, un ledus atzisa. Un tagad viņam saule, it kā gaisa temperatūra tāpat ir zema vēl joprojām, bet ir ļoti spēcīga saule, un viņa no iekšpuses sāk sildīt ledu. Un veidojās iekšā termiskās spriedzes. Ledus tāpat kā vispārējie materiāli cietie, tomēr siltuma augstumā izplašās saraujās. Un veidojās iekšā no saules iekšā spriedzes. Viņš tā kā pats sevi tā kā siltumnīca uztais tas ledus. Un sāk plaisāt. Tāpēc, lai mēs pasargātu no saules, no šī te termošoka, mēs sasadzam ar foliju. Šitā būs bukfets. Es jau katru reizi esmu ar rīznieks. Mēs kopā mācījāmies ar ģirti Jākoļev, ja? Vienā klasē. Bārs atverās 10. Es ceru, ka tā kārtīgi atvērsies.